esi maiga pret sevi. Kādi no šiem cilvēkiem viņi jautā garīdzniekam, dievībai vai pat pašam sātanam, un kāds prasa dievam, prasīja, kāpēc tu? Bet zini, kāpēc Dievs tevi izvēlējās? Tāpēc tad, kad Dievs tevi sauca un teica, nāc ar mani, nožēlo, uzņemies atbildību, seko manai gribai, un pat pirms Dievs tev parādīja tev kādu no svētībām, Viņš tev parādīja ceļu, pa kuru tu iesi, bet neparādīja tev daudzas no svētībām. Tu teici Dievam jā. Tas neprasīja tev redzēt beigas visam pravietojumam. Tu neprasīji redzēt lielas svētības, tu teici jā. Tā bija Dieva mīlestība, kas tev lika teikt jā. Jo Dieva mīlestība, uzticība, apsardzība, tas ir kaut kas, kas tev nekad nebija bijis. Tad, kad tu pamanīji, tev bija tā. Un visu šo laiku es pa to nemanīju. Tu nevilcinājies teikt jā. Tu nevilcinājies savu plati pagriezt otrādi. Nevilcinājies lūgt, sekot instrukcijām, nožēlot. Kādā dienā tu pagriezi savu plati otrādi, pat neapjauti to. Stress, sāpes, ciešanas, ko tu pacieti, bija tik stiprs. Tu pat aizmirsi paēst. Tik sāpināta tu biji. Tik traumēta tu biji, tik daudz sāpes tevī bija. Bija laiks, ka pat negulēja dēļ sāpēm, kurām gāja cauri, nodevībai, bēdām, vientulība, slikta izturēšanās pret tevi. Un kad tu saprati, ka Dievs bija tur par tevi un ir vēl joprojām, tu nevilcinājies teikt Dievam jā. Tad, kad tu teici jā, un kad patiesi sekoji instrukcijām, tu pat nenojauti, ka tas jau bija tests. Tad, kad tu teici jā un sekoji instrukcijām, tad Dievs sāka tev parādīt vairāk lietas par tavu dzīvi. Tad Dievs tev atklāja tavu patieso identitāti. Dievs sāka parādīt tavas garīgās dāvanas. Tad Dievs tiešām parādīja lielos pravietojumus, kas nāk vai jau ir notikuši tavā dzīvē. Dievs redzēja, ka tu esi apmierināta un priecīga būt viņa klātbūtnē. Viņam esot ar tevi un par tevi. Viņa uzticība. Tu esi tik pateicīga par Dieva mīlestību, jo nekad to nebija piedzīvojis no citiem. Dievs ir vienīgais, kurš tevi nenodeva. Kad tu biji uz zemes ar seju, Jēzus paberzēja tavu muguru un teica, ka viss būs labi. Kad cilvēki tev iedūra mugurā, Jēzus izvilka zobenu no muguras. Kad cilvēki tevi atstāja, lai nomirsti, Jēzus tevī ielika dzīvību. Kad viņi centās tevi aprakt, Jēzus tevi pacēla, un viņš turpinās tevi pacelt, lai arī kam tu gāji cauri, tu nekad nevēli nevienam ļaunu. Tu vienmēr izturies pret cilvēkiem tā, kā vēlies, lai pret tevi izturas. Pat ja nedarīji pagātnē, tad, kad tu sāki staigāt ar Dievu, sāki uzņemties atbildību, sāki darīt pareizas lietas, sāki rīkoties gara augļos, un kad tev bija dienas, kad tu nedarīji pareizi, tu neataisnoji savu rīcību, tu nožēloji un uzņēmies atbildību, jo ar tūlītēju pārliecību, ko sajuti, tu neizdomāji attaisnojumus, lai attaisnotu savu grēku. Kad cilvēki tev meloja, tu nemeloji pretī. Tu neatmaksāji ļaunu ar ļaunu. Kad pret tevi darīja burvestību, tu nekad to pretī nedarīji. Tu lūdzi par viņiem. Tu lūdzies Dievam, lai viņš viņus glābj. Caur visām sāpēm un ciešanām tu paliki taisna, rīkojies pareizi. Tu joprojām esi laipna, mīloša, tev vēl joprojām ir ticība, tu esi uzticama. Tu neļāvi nodevībai mainīt tevi. Tu neļāvi meļiem manipulēt, lai kļūtu viena no viņiem. Viltus cilvēkiem neļāvi manipulēt, lai nekļūtu kā viņi. Tu neļāvi salauztai sirdī tevi apturēt, mīlēt citus. Tu neatkārto apļus, tikai tāpēc, ka piedzīvoji specifiskus apļus. Tu izvēlējies tos salauzt, tu izvēlējies darīt darbu, ko daudzi neizvēlas darīt. Tu izvēlējies vilkt visu ārā, kas zem paklāja, kas ir paaudžu, un tu izvēlējies ar to sastapties. Tu gavēji, atturējies no seksa,
tu aizslēdzi sevi aiz durvīm, tu lasīji Dievu vārdu, tu cīnījies ar specifiskiem gariem caur lūkšanām, caur gavēšanu, tu un Dievs. Neviens cits nebija tev blakus. Tev bija pašai sevi jāatbrīvo, un Dievs tevi izveda tam cauri. Par spīti visam, kas notika, tu paliki pazemīga, godprātīga, un tāpēc Dievs tevi pacēla. Tāpēc tu esi pelnījusi visu to, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Katru reizi, kad viņi gāja pie garīdzniekiem, draudzes locekļiem, ģimenes locekļiem, pat tad, kad gāja pie Dieva un jautāja, kāpēc tu, viņi zinās, viņi redzēs, ka katra lieta, kurai tu gāji cauri, tevi nemainīja. Lai arī kas notika, tu palika uzticama Dievam. Kādi cilvēki vēlējās tik ļoti, lai esi viltus, jo vēlējās priecāties par tavu krišanu, jo viņi domāja, ka tu esi pārāk laba, lai būtu patiesība. Tur ārā nav neviena, kuram būtu tāda sirds kā tev, tik autentiska kā tu. Nevar būt, ka tu esi īsta. Tas ir tas, ko viņi teica. Un Dievs viņiem parādīja. Izturies vieglāk pret sevi, esi laipna pret sevi. Tu parādi gara augļus citiem cilvēkiem, parādi tos arī pret sevi. Psalms 147, 6. Tas kungs paceļ nelaimīgos, bet pazemo bezdievīgos. Tu gāji lietām cauri, ko daudzi nespētu izdzīvot. Daudzi brīnās, kā tu stāvi taisna visu šo laiku. Kā tev tas izdodas? Tavs raksturs nav tāds, lai būtu ļauna. Pat pirms sāki staigāt ar Dievu, tev bija sirdsapziņa. Kad tu darīji lietas, ko tev nevajadzēja darīt, vai teica lietas, ko nevajadzēja teikt, tu jūti sirdsapziņu, jo Dievs vienmēr bija ar tevi. Tu pat to nenojauti. Dievs saka, es tevi jau zināju, pirms es veidoju tevi mātes dzemdē, tāpēc pirms tu teici jā Dievam, tu jūti pārliecību, pat ja nebija pilnībā uz ceļa ar Dievu, tāpēc, ka tas ir tavā DNA, asinīs, garā. Godīgums garā, uzvedības labojums, gara augļi, esi jauka pret sevi un turpini būt pazemīga.